Es sveicināts vai sveicināta. Es esmu mūziķis Normunds Rutulis, un tuvākajās minūtēs gribu padalīties savos iespaidos par jauno kompānijas Huawei karognesēju telefonu ar numuru P8. Sākšu ar vizuālo, ar dizainu, kas jau no iepakojuma šķiet ārkārtīgi simpātisks. Paskatieties, paši, cik skaistā iepakojumā tas iepakots. Plasmas turklāt. Un kā ievietots telefons. Brīnišķīgi. Pēc dizaina ļoti brīnišķīgs aparāts. Paskatieties paši, cik tas labi guļ rokā. Ejam tālāk uz ekrānu, tad tas arī ir ļoti labas izšķirtspējas, pietiekams izšķirtspējas, lai cilvēku acis to visu varētu labi saskatīt. Full HD izšķirtspēja, 5,2 stāvus pa diagonāli, un tas viss rada ārkārtīgi patīkamu iespaidu. Kā skatoties filmas, tā arī surfojot internetā. Runājot par pašu operētāju sistēmu, tā ir šeit savējā, nevis Qualcomms vai kāda cita ražotāja veidota. To Huawei pats ražo jau vairākus gadus. Kirin, High Silicon Kirin šeit ar kārtas skaitli 930, kas ir pietiekami ātra, jo te izmantot arī 64 bitu sistēma. Tātad šeit vismaz es 2 nedēļu laikā nesaskatīju nevienu aizķeršanos, jeb kā mēdz sacīt, lagošanu. Ko es pamanīju no tādām atšķirīgām lietām, kas varbūt nav citos telefonos, tā ir pirmkārt ekrāna šāviņa uzņemšana, jeb screenshot uzņemšana. To var darīt pavisam vienkārši ar pirkstu kauliņu divreiz uzsitot pa ekrānu. Ekrāna šāviņš ir veikts, un to var kopīgot vai arī rediģēt. Ļoti interesanti arī šim telefonam ir iespēja ziemā ar to rīkoties, izmantojot cimdus. Tiesa, šis iestatījums ir atsevišķi jāaktivizē. Un man arī dikti patika, ja vien šis ekrāns dažiem īso pirkstu dēļ ir pārāk liels, tad var to samazināt pavisam vienkāršā veidā, pārvalkot vai no labās uz kreiso, vai no kreisās uz labo, atkarībā no tā esat labrotas vai kreilis. Ja runājam par skaņu šajā telefonā, tad varētu šķist, ka tā ir stereo, taču nē. Vienā pusē atrodas mikrofons, otrā pusē atrodas skaļrunis, kuram vismaz ārēji skaņa šķiet diezgan patīkami, jo bas frekvences ir pastiprināts. Tomēr labāk klausīties mūziku kvalitatīvāk ir uz austiņām. Turklāt iestatot DTS sistēmu, kas šo skaņu padara daudz kvalitatīvāku. Šajā Huawei P8 telefonā, kas man iepatikās, bija citu neredzēti iestatījumi, piemēram, Wi-Fi Plus vai Saite Plus. Wi-Fi Plus ļauj izvēlēties stiprāko signālu starp GPRS un Wi-Fi, piedāvāto tādā veidā automātiski pārslēdzoties no viena tīkla uz otru tīklu. Tas ir diezgan ērti, vienmēr būs pie stipra interneta savienojuma. Otrs, kas interesants, Saite Plus, tā palīdz vietās, kur GPRS signāls nav pārāk spēcīgs, pātrināt to, jeb piegādāt šim telefonam ar 2 dubultu antēnām. Viena, kas atrodas augšā, tāda līnija, un otra, kas atrodas lejā. Tātad dubultīgs signāls vietās, kur tas ir diezgan švaks. Tāpat kā šo patiešām ļoti patīkamo dizainu, ražotājs šajā telefonā īpaši akcentē arī kameru. Tā patiešām ir laba kā priekšējā 8 megapikseli, tā arī aizmugurējā 13 megapikseli, kuras ražotājs ir Sony. Tai ir optiskā stabilizācija, kas lieti nodara, ja nu gadījumā roka kaut kur notrīs. Protams, arī iebūvētais gaismas sensors, kas ļauj uzņemt ļoti labas fotogrāfijas arī sliktas gaismas apstākļos. Ļoti patīkams šeit ir arī video režīms. Tas arī ir salīdzinoši labs ar vienu vienīgu mīnusu. Tam nav autofokusa. To pārbaudīt pats dzīvē, un tas man godīgi sakot pietrūk. Toties, ja gadījumā vēlaties sekot līdzi kustīgam objektam, to varat darīt, atliek tikai vienreiz iestatīt, kuram objektam, nospiežot ar pirkstu uz ekrānu, kuram objektam jūs gribat konkrēti sekot. Rezumējums no manas puses, kam šis telefons ir nepieciešams? Protams, zvanīšanai. Es labprāt to izmantoju filmēšanai, vēl vairāk fotografēšanai, tā kā man to dikti patīk darīt ar telefonu. Un telefons kopumā ir ļoti patīkami iespaidu uz mani atstājis, un es labprāt tādu lietot arī ikdienā. Varbūt mazliet varētu padomāt par cenu, ja tā ir salīdzinoši augsta, tomēr ņemot vērā citu šī brīža populāro brendu flagmaņus, cena ir daudz lētāka, bet aprīkojums un pats dizains ir daudz vērtīgāks par tā cenu. Tātad tiem, kuri grib lietot dizainā labu telefonu, fotografēt labas fotogrāfijas un visu to iegādāties par pieņemamu cenu, Huawei P8 ir īstais.